Liepāja var lepoties un liepājnieki var būt gandarīti, ka saņem kvalitatīvu dzeramo ūdeni. Vairāk kārt jau tas salīdzināts ar kokteili, jo tiek iegūts no vairāk kā 20 dziļurbumiem, kas atrodas gan Otaņķos, Pērkonē, gan pašā Liepājā, gan arī Aizterē. Mēs atrodamies Aizterē, tur mums ir konkrēti 9 urbumi. Un 15 urbumi ir Otaņķos, Pērkonē un arī mūsu teritorijā Vēncielā. Tā kā kopsumā tas sanāk 24. No tā apgādājas Liepāja. Teiksim, protams, ka viņi visi nestrādā vienlaicīgi, jo mums ir rezerve. Teiksim, mēs strādājam ar pusi no viņiem, tā mainot viņus. Jo teiksim, ūdens patēriņš par pēdējiem no 2000. gada ir krities par diezgan spēcīgu ciparu, teiksim, par kaut kādiem 35%. Cik es varu saprast pēc saviem skaitītājiem. Ūdens iegūšana no dažādiem urbumiem, dažādās vietās un no dažādiem dziļumiem ļauj nodrošināt tā kvalitāti un labās garšas īpašības, jo tas tiek miksēts ūdens rezervāros, lai būtu sabalansēts ķīmiskais sastāvs, cietība, mīkstība un galvenais – mineralizācija. Mēs miksējam ūdeni no 3 slāņiem. Teiksim, mums ir iespēja tāda, ka mums ir urbumi izveidoti 3 slāņos. Pa minerālvielām ir tā, ka mēs ņemam no tā paša slāņa, ko mangaļa. Apmēram. Tur nav starpības. Tur ir magnijs, kalcijs un tie tur paši minerālvielas ir apmēram uz to pašu līmeni. Jau vairāk kā 16 gadus Liepājas ūdens dzeramo ūdeni atdzelžo, kas ļauj izvairīties no rūsganām nogulsnēm gan tehnoloģiskās iekārtās, gan arī nodrošina iespēju liepājniekiem saņemt dzidru ūdeni no krāna. Ja gan arī visi zina atdzelžošanas iekārtas Liepājā Vēncielā, tad tikai retais, ka gluži tādas pašas, identiskas atrodas arī Aizterē. Pēc projekta viņas ir tieši analoģiskas Vēncielas atdzelžošanas stacijām, jo kā jau es teicu, kad mēs saņemam ūdeni no 2 virzieniem. Tātad uz jebkuru virzienu vajag savu attīrīšanu, savu atdzelžošanu, savu ūdens uzkrājumu un savu tā ir. Tā ir vēsturiski izveidojies Liepājā, ka viņa tāda gara pilsēta ir un kad mēs apgādājām pilsētu no 2 pusēm. Tā tad mums ir 2 atdzelžošanas, 2 dezinfekcijas un 2 ūdens uzkrāšanas rezervāri un 2 sūkņu stacijas, kas padod jau ūdeni uz pilsētu. Savulaik bijuši vairāk apsvērumu, kādēļ būvēt atdzelžošanas iekārtas Aizterē, bet viens no tiem 18 km garais spiedvads, kas ūdeni nogādā Liepājā. Ja ūdens sastāvā nav dzels, tas nevar nogulties uz spiedvadu sienām un Liepāja saņem kvalitatīvu dzeramo ūdeni. Toreiz, kad viņas tika realizētas, tas ir 2000. gads, tur tāds lēmums tika pieņemts, kad taisam šeit. It kā pareizi, jo mums ir 18 km garš vats, 600 uz Liepāju. Lai tas vats nepiesārņojās ar dzelzi, tad tika pieņemts lēmums, ka taisam šeit, atdzelžojam un jau lielajā vadā laižam iekšā tīru ūdeni. Varbūt skanēs nedaudz skaļi, ka ūdens ir visas dzīvības pamats, bet tomēr bez ūdens mēs nevaram. Un ja tas ir tīrs un kvalitatīvs, tad vēl jo labāk.